Divām draudzenēm tu patīk. Pusotrs gads, nu būs 2 šogad. Jā, šitai. Viss tas. Jā, muki, ne? Jā, vai grāmīti priekšā. Vai kā viss sākās? Nu, skolā mācījās. Čau! Kā jau minēju iepriekšējā epizodē, mēs esam atbraukuši pie mākslinieka uz pilsētu, kurā nevis piedzimst vējš, bet piedzimst jauni līdaku mānekļi. Un tie izskatās šādi un vēl vairāk dažādi. Un rekur arī mums blakus ir mūsu jaunais mākslinieks Renārs Līnis. Čau! Čau! Un šodien ko mēs darīsim? Apstīsimies, kā top šādi mānekļi un arī šādi un vēl dažādi. Tā kā būs interesanti, es domāju, kad, izrādās, ka Latvija arī ražo ļoti kvalitatīvus mānekļus, ar kur varēs ķert tiešām liels līdeks, un to mēs visu redzēsim šodien. Bet šodien mēs redzēsim tikai patiesībā, kā tiek ražot šie te lieliskie mānekļi, bet līdeks ķersim citreiz. Tā kā skatāmies, kas tur, kā tad Renārs šo te visu māk izgatavot, un, liels prieks par Renāru, jo Latvijai ir jāražo šādi mānekļi, jābūt populārai, vai ne? Tieši tā. Džerks izskatās vienkārši fantastiski. Es Andi nedaudz nomēģināju, Andis nemāk iekomentēt. Labi, cik es saprotu, tad makšķerē lielākoties seklā ūdenī, vai ne? Tad pastāsti par Džerku. Kāda iegrime, kāds svars un kāpēc varbūt tās vispār uzsāki Džerkus taisīt? Šis džerks man ir lēni grimstošs. Pats pārsvarā makšķerēju seklos ūdeņos. Parasti Tāža ezerā, kas ir no 1 līdz 1,50 m dziļš. Un šis māneklis man tap. Tā ezerā viņš ir baigi labais. Baigi labi strādā. Es domāju, ka ne tikai tajā ezerā viņš ļoti labi strādā, bet skatos, kā viņš ir uztaisīts. Viss ir ļoti, ļoti stingri. Man patīk, ka ir bieza lakas kārta māneklim tāds. Jā, šitam ir 7 lakas kārtas. Un tāds izskatās, jā. Jo interesanti ar tiem mānekļiem, džerkiem un wobleriem, ko var nopirkt veikalā, bieži vien vispār lakas kārtas nav. Ir krāsa, un tā krāsa, teiksim tā, pusgada laikā noburžājās, tā, ka tas māneklis savu sākotnēju izskatu ir pilnīgi zaudējis. Tad, kad šī te biezā lakas kārta ir super, bet skatos, ka tas, nezinu, vai kamera varēs nodot, bet tas krāsojums ir tāds viltīgs, tas kā ir tas skaistais zaļais un punktiņi, bet viņam kaut kāds arī tāds tā kā rūtiņas, zvīņi uztaisīti, kad pareizajā leņķī. Tā kā skaties, jā, kad viņš tā kā uzmetās, tad ļoti, ļoti, ļoti labi var ieraudzīt. Ok, pamēģināsim, kā viņš strādā. Ļoti dažādās spēlēs var izspēlēt, kad vienkāršā. Un patiesībā pat kātu nevajag izmantot tikai ar spoli viņu var izspēlēt. Vienkārši skaisti. Pamēģināšu ar kātu uz augšu patučot, lai seklāk. Viņš tā kā vispār var 10 centimetros māneklīt izspēlēt bez problēmām. Tādā galīgā seklumā. Aha. Nē, spēcīgs twitch vispār nav nepieciešams, kā citreiz ir. Citreiz džerkiem vajadzīgs tāds diezgan agresīvs twitch. Šeit noteikti nē, viss notiek ar minimālu spēku. Īstenībā ar kātu nav vispār jāstrādā. Pietiek strādāt tikai ar spoli, kā skatos. Un viss kustās perfekti. Jūs varat šādu zivi, kā Jānis saka, izdrāst.
Nu, fenomenāli. Ar visām zviņām. Un pats mākslinieks ir fonā. Jā. Šis ir viens no pirmajiem? Jā, no lielajiem. Viens no lielajiem pirmajiem. Tā kā, nu man jau šķiet episki. Te var nākt iekšā dziļāk pastīties, kā izskatās pirmie vispār mākslas darbi. Un tā labi. Šito es nevaru, vai nav tik runāt. Drusku tā galva man sanāca pa plānu. Viņš Tas acis pa dzīvi. ja? Un kaut kāds tāds brīnums. Un šos brīnums tev viss jāsaglabā kaut kur. Nu, zin, kā tas Vai man tik stāv? Un šito astīti, tā kā tur es saprotu, to nošpaktelē, ja? Nu, tur sanāk. Jā. Pielīmēju un te nošpaktelēju, bet, neiesākšu paktelēt. Ir labāks. Super. Labāks līmes, ko izmantot. Viņš patur pie sevīm, kas tur labāks, vai ne? Jā. Reku, kas? Šo mēs mēģinājām, starp citu, reku ir paraudziņš, ja, kur mēs bijām Daugavā. Ja kāds atcerās pagājušā gada raidījumā var apskatīties, tad... Šo lielu, kas tas ir domāts? Rotējošā karota? Rotiņš mums bija, jā, toreiz. Ar brālēnu taisījām garažā, locījām, sildījām, dauzījām. Diezgan ilgi, tā teikt, taisījām. Dabājāt kaut kurš tā arī? Nē, toreiz man liekas bija 30 grami tests kātam. Un iemest viņu bija pagrūti. Nu tā tika pamētāt varējām. Kā tu vispār nonāci līdz tam, ka tu gribi taisīt mānekļus, tad tā kā veikalā nevarēja nopirkt kaut ko vai tā kā? Kāda tādā doma bija, kāpēc tu gribēji? Tā kā repliku taisīju šitam ten māneklim, ir tāds Strike Pro māneklis, es nezinu viņam nosaukumu, bet es šito taisīju, man ļoti patika tas Strike Pro. Un tad es šito uztaisīju. Un tieši ar šito arī saslimu, jo vienā dienā noķēru 14 līderus. Savējo. Wow. Ar šito ten. Un tad es sapratu, ka jāsāk taisīt kaut kādu mānekļu. Es tāpat kā mušiņu makšķerēšanā, tikai šeit bišķiņ izstāst, ka pat nopietnāk un tā, jaudīgāk, jo šādu te paraugu uztaisīt rokām, tas ir reāli koks ar visām zviņām, ja tā kā, man liekas, fenomenāli. Tiešām super. Un tad šie bumbulīši jau sakoja attiecīgi tam pirmajam Strike Pro, ja? Šitie bija vēl agrāk. Vēl agrāk par to Strike Pro. Bet viņi ir visi mēģināti, ja tā kā es saprotu? Šis strādā forši, šis strādā, bet šitie nestrādā. Tie nestrādā, viņi nekustās, ja. Un šis? Tas arī tāds pats, kā šis arī strādā. Jā. Viņš diezgan dziļi iet, bet spēle viņam interesanti. Labi, kāds materiāls vispār tiek izmantots viņam? Kokam es izmantoju egli. Egli. Egli parastā? Parastā. Parastā Latvijas, jā. Ļoti labi redzēt. Viss no Latvijas. Tā kā, super. Tā, te var nākt iekšā, droši vēl paskatīties. Vēl te māneklīši te ir. Kas šis ir, varbūt var izstāstīt? Tas mēģināja viņu taisīt mazāku versiju šitam. Šī ir, cik es saprotu, kā sagatavē, lai varētu izgatavot. Lai veidni var uztaisīt. Uztaisīt veidni. Kā viņi tā kā uzliek skrūvēja klāt apakšā, un tad iznāk pret šādu te veidni. No silikona. Rekā, tad attiecīgi, ja mēs skatāmies no koka, kas man liekas vissarežģītākais ir uztaisīt, tad no koka šo te pašu mānekli, kas ir iekšā, saprast, viņš spēlēs, nespēlēs. Es nezinu, kā to Renārs dabū gatavu, bet tad attiecīgi tiek ielietas silikons šeit, ja? Jā, lai silikonu iekšā un tad jau es saprotu no šī te gatavu. Un tad attiecīgi šajā te. Liek plastisoli iekšā un sanāk gumijas. Labs. Sarežģīti, man šķiet, es nezinu, tev droši vienkārši. Tagad vienkārši, kāda agrāk bija vēl sarežģītāk. Tie visi tagad paraugi, vai tas ir tā kā jau? Es viņus toreiz taisīju. Un pēc tam tu gribēji viņus krāsot, attiecīgi, Jā. Woblerīši.
Bet šie ir tā kā viņi tā kā ir, nu, tā kā kaut kas līdzīgs, es nezinu, tā kā šiem te tā doma bija, tā, ka tu viņus taisi jau gatavs, ja, nu, attiecīgi to woblerīti no šāda woblera, tu teorētiski var iegūt kaut ko šādu, ja. Nu, Līdzīgi, nu, es domāju tieši par krāsošanu vispār. Dāvana, gros, bombom. Šis ir tas, jā. Not, sāksim taisīt gumijas. Izmantoju Svartzone, ka ir plastisolu. Šitām te 19 cm gumijām ir superīgi vidēji cietība gumijai. Nu, tad sāksim. Esam jau sakratījuši viņu. Tā, lai nav visi nosēdumi, varam liet krūzē. Uz 4 gumijām vajadzēs mums puslitru. Nē, bet 250 mililitrus. Okay. Un, kad mēs sakratam, vajag arī visas burbuļus izlaist, tāpēc izmantoju vakumkatlu. Un tā arī izlaidu visas burbuļus ārā. Taisim vaļā. Un esam tikuši no burbuļiem vaļā. Uzlaidīsim fiksiju lampu. Kam šis ir vajadzīgs, kāpēc tā doma ir? Lai ātri norāva viņas nost. Tur, kad tie, kad burbulīši tur palikuši. Viss. Un liekam mitrinē iekšā. Šis vēl jāsilda ir, es Jā. domāju, lai veidi neiet. Okay. Tā, no poga. Paņemsim laķi. Kā vecajiem televizoriem bija agrāk. Un te pagaidām ir uz skatīšanos. Pēc kādām 3 minūtēm pastīsimies, cik mums ir uzcils. Un tad arī ņemsim ārā un, ja vajadzēs vēl. Katram apjomam savas minūtes tur jāsilda, tas ir tikai pārbaudījis pēc sajūtām vairāk. Vairāk pēc sajūtām ir. Un tagad mēs varam sagatavot vēģņus. Saliekam visu. Liešanai 4 mānekļus mēs uztaisīsim pagaidām. Un varam ņemt krāsas kaut kādas. Te ir ko pabrīnīties. Jā, izstās baigi labi. Jā, viņš tagad paliek pilnīgi dzidrs, jā? Jā. Pēc procedūras mikroviļņu krāsni. Jā. Viņš ir diezgan karsts. Es parādīšu, cik viņam ir grādi. Uz rokām es esmu dabūjis. Dabūju diezgan liels čūlis. Un šis ir 170 grādi. Uzturā nelietot, lūdzu. Jā. Nu ko, varam skatīties krāsas, kādas mēs ņemsim. Tā. Ņemsim šitās ten, kuras jau mēs testējām pie ūdens. Uztaisīšu šādas. Nu, ot. Tās ir UV krāsas vai tās ir? Šitas, jā, šis ir UV. UV oranžais skaitās, un šis ir parastais baltais. Vajag sakartīt. Šito daudzumu pietiks kaut kādas 5 spilītes. Labi, gana. Noslaucīšu. Samaisam. Šito balto es izmantoju tā, lai būtu tā kā pamatkrāsa, lai viņi nebūtu caurspīdīgi. Jo šitā UV oranžais ir necaurspīdīgs skaitās. Un lai viņu uztaisītu, ne, bet caurspīdīgs tā. Un lai viņu uztaisītu necaurspīdīgi, izmantoju balto krāsu. Vai pat mierīgi vēl vairāk. Kāpēc viņš nedrīkst būt caurspīdīgs? Un tāds modelis man ir.
Ja teorētiski varētu saulspīdīgi, ja tā kā eksperimentu skatīties. Un šito vajadzēs tā pavairāk. To tonu tu kā pēc sajūtām jau vairāk tu tur jau ciekšā. Jā, šitas oranžais man ir maksimum, gan arī cik vien var dabūt no šī tāda ten. Tad tāds viņš arī ir. Ot, iznāca mums šī tāds ten. Mazliet pagaidīsim, kad burbuļizies augšā. Liksim karoti šeit. Varam pat ielikt mierīgi mikrinē uz kaut kādām, nezinu, 20 sekundēm. Pilnīgi pietiks. Viņš vēlreiz uzkarstē, ja? Jā, viņš uzkarst mazliet vēl, un viņš paliek šķidrāks un burbuļi arī sajiet augšā. Un var arī nolaist temperatūru mazliet zemāku, tā, lai viņš baigi neuzdedzina. Ja nav feelings ar koku, tad kas labs īsti varētu sanākt. Bet tā minimālais apziņas ir 3 dienas, ja kaut kā? Es tā mīnu. Es baigi sen viņus taisīju, un es viņus diezgan ilgi taisīju. Tie ir paši sākumi. Un tad es pārgāju uz pašiem vienkāršākiem. Nu, tāda dizaina vienkārši mānekļi. Man kaut kā tādām zvīniņām un vajag nepiesaistīja. Tas iespējams arī nespēlē tik lielu lomu tajā visā. Nē. Okay. Labi, zupa gatava. Zupa gatava. Mazliet uzdedzināsim pēdējos burbuļus. Tā, nu sāksim liet gumijas. Lejies viņas no galvas uz asti. Šitā te. Parasti leju viņas tā ļoti lēni, lai nenotašķītos. Savādāk tad ir vairāk darba jādara pēc tam. Formas ir atdzisušas, varam ņemt laukā gumijas. Tad parasti viņš šitā ten izliec un tā izkratā. Op. Un aiz astas ārā un ūdeni iekšā. Pasāc, kāpēc tas vajadzīgs? Ātrāk atdzisīs, jo vidus vēl ir karsts. Un, ja, piemēram, es viņu te nolikšu uz galda, viņa nebūs vairs tā forma, kāda man vajag, bet reku te var redzēt ūdenī, viņa peld savā formā, un viņa atdzisīs arī tādā formā, kā viņa tur ir. Jo vidus ir mīksts, karsts. Tā ir kādas 10 minūtes, varbūt mazāk, jo ir jau atdzisis. Kārtīgi jāsakrot ar krāsu pirms lietošanas. Būs labi. Parasti daudz neleju, jo vienmēr var papildināt. Nu, ot šitā. Sakārtosim gumijas. Un zvīņas pāri. Un tad šitā es daru parasti. Piespiežam. Un kāsojam.
ko? Esam noslēguši šo lielisko epizodu ar mūsu jauno talantu Renāru. Un es ļoti ceru, ka Aizputa kādu dienu tiks uzskatīta par Latvijas lielo mānekļu meku, kurā tātad mūsu jaunais talants Renārs varēs izpausties. Un, ko es varu pateikt? Šobrīd būs kādam no skatītājiem iespēja laiment kādu no šiem komplektiem, tātad viens džerks un 2 gumijas. Un būs tikai, kā saka, jāatbild uz vienu mazu jautājumu. Renār? Nu, konkursa jautājums ir, kāds ir mans lielākās līdakas garums centimetros. Ir? Ir. Šodien esam... Oi. Tā pa jaunu. Renār? Renār? Nu, konkursa jautājums ir, kāds ir... Dublis numur! Pagaid. Nē. Nu, konkursa jautājums ir, kāds ir mans lielākās līdakas garums centimetros.